Tad jūs tur atceraties kaut kādas pirmās atmiņas, ko jūs tad domājāt, kā tad ir, kad vecākiem viena dzimtene un kāpēc jūs runājat vienā valodā mājās un citā, kā tad tur tas viss jums sadzīvoja kopā? Bija jau dīvaini. No vienas puses mums jau stāstīja, kad, kā var teikt, kad jaunībā, kad Latvija bija tāda skaista vieta, sevišķi man mamma, es domāju, to vienmēr uzsvēra, kad viņai tieši par jaunības gadiem viņai Latvija bija uztraukusi, kā var teikt, no pirmiem brīvības gadiem līdz to laiku, kad sākās karš. Un ka tur daudz bija panākts un ļoti labi veicās. Mums nebija albumi, bet mammiņa bija izplēsus visas bildes no albumiem ārā un sametus kastē kaut kur. Un tas zīmīgākais par šitām bildītēm bija, kad mums nebija bērniem nekādas grāmatiņas un nekas, ko daudz skatīt, ka šitās fotogrāfijas palika par mūsu ilustrācijām, mūsu lasīšanu, mūsu pētīšanu maziem bērniem. Un līdz ar to es to neapzinājos, bet, kad mēs pieaugām, tās bildītes bija tik mīļas un tik tuvas, un tik, jo mēs uzaugām ar viņām kopā, un katreiz, kad mēs pētījām tās sejiņas, vecāku kāzu bildes un kristības un vecāku portrētiņu, ka tie visi uzauga mums kopā un viņi pilnīgi stāvēja mums klāt. Un man tā katra bildīte vēl šobrīd diena ir tuva un mīļa, un es viņus visus pazīstu, jo mēs viņus pētījām. Katru mazāko sejiņu, mammiņ, kas tas ir un ko viņš un tā. Man Latvija, kā jaunietim, bija melnbalts fotogrāfijas skolas grāmatās. Man Latvija bija tuva, jo man vecāki man tā uzaudzināja. Man amerikāņi vienmēr prasa, viņi saka, kas tu esi? Es teicu, latvieta. Viņi saka, vai tu tur dzimi? Es saku, nē. Man saka, bet kā tu vari būt latvieta, ja tu neesi tur dzimusi? Es saku, vai ja es būtu dzimusi Ķīnā, vai tas būtu ķīnieta? Viņi padomā, laikam gan. Es saku, es esmu tas, ko man vecāki, ko es izvēlējos un ko es jūtos, kas man sirdī, teiksim, pauž. Nekā, kas sirdī pauž, bet ko es izjūtu, Un es esmu vienmēr jutusies kā latvieta. Man bieži, un es to gribu pieminēt, man bieži piezīmē to, kā nākās, ka tu tik labi latviski runā. Es vienmēr runāju latviski mājās ar saviem vecākiem. Un mēs ļoti bieži pēc vakariņu galda kopā parunājamies par dažādiem tēmatiem, un vienmēr tas bija latviski. Man latviešu valoda vienmēr ir bijusi ļoti mīļa. Un pirmo reizi es braucu uz Latviju 89. gadā. Tad jau sākās, laiks sākās mainīties, tad jau, es jau tā biju teicis, pirmo reizi, kad es braucu uz Latviju, es braucu, kad es varu visas 3 meitiņas paņemt līdzi. Un tā mēs jau braucām. Tas brauciens bija lidojums uz Helsinki, no Helsinkiem prām uz Tallinu un tad no Tallinas ar autobusu uz Rīgu. Bet tā, interesanti, kas man uzskrita, jo, piemēram, mēs aizbraucām ar vilcienu uz Jūrmalu, un es tā biju dzirdējis par tādu majoru staciju, bet kāds, bet tad uzreiz redz majoru, kaut kādīgi tādu, te vienreiz ir, kad es esmu par to dzirdējis, un nekāda ideja nebija, kā tas izskatās, bet tāda
šilti parādās, kaut kā tāds siltums parādās, ka tomēr kaut kas prātā ir un ka tā lieta tomēr eksistē un izskatās smuku un ir patīkama lieta. Tas tāds pirmais iespējas no Latvijas palicis tāds emocionālāks. No pašas Rīgas, piemēram, brīvības pieminekļa jau no autobusa redzējām, ka tur milz tā augšā. Jā, nu bildēs ir redzēts, bet tagad nespēja īsti to lietu redz, un ir tāds pats kā es. Un tāpat par Rīgas ielām ir tās vecās ieliņas tur, ka bildes jau ir redzēts. Un bija emocionāls moments, un bija tā interesanti, jo, kā piemēram, es aizbraucu uz kādu citu pasaules pilsētu, kur es nekad nebiju bijis Hamburgu vai uz New York, tādas bildes es varbūt redzējis, bet tu tā neko nedomā daudz. Par Latviju, jā, bildes bija sāc redzēts cīk un smalk, un bija stāstīts šis un tas, un ka vecāks stāst par kaut kādu ielu, kur jau neatceries, kas tur ir, kas tur noticis. Bet tad tu ej un tu redz tos uzrakstus, un it, ka tu tāds vēl atpakaļ tādu grāmatu, kur tu esi puses izlasījis, bet neesi īsti sapratis, un tad tās sāc sajust vairāk, un redzēt, jā, te kādreiz man mamma varbūt ir staigājusi, mans tēvs varbūt ir gājis, bet viss tās lietas, kas bija stāstīts, tās tad sāk iekrist vietā. Bija ļoti savādāk nekā es biju jutis Anglijā. Es jutos brīvi, par visu drīkst runāties un tā, un izteikties un prasīt jautājumus. Tur man bija jāuzmanās, ko es runāju, vispārīgi vai es runāju. Un arī es prasīju, kas tas par karogi ir. Un man teica, Pauli, nerunāsim par to, man tā kā noslāpēja to sarunu. Jo es nepazinu to laiku Latvijas karogu. Es teicu, es nepazīstu viņu. Un kad man pateica, es teicu, bet tas nav Latvijas karogs. Bet jā. Un par šitādām lietām, ja citi cilvēki pa ielu būtu dzirdējuši to sarunu, tad būtu bijis, es nezinu. Viens, ko visu laiku, visu trimdu laiku es ļoti savā ziņā apzināti centos runāt par tām vietām, kur es dzīvoju, kā tādā un tādā vietā es dzīvoju un nesaukt tās par savām mājām. Jā. Ka tās nav manas mājas, ka manas īstās mājas ir mana dzimtene, tās ir Latvijā. Tikai tā realitāte arī manā gadījumā ir tāda, ka tā kā es nekādu īpašumu nemantoju, tad manas īstās mājas arī šeit būs jāiegūst vēl. Manas īstās mājas ir šeit Latvijā tādā ziņā, ka jau tas pie tā pirms gadiem tiešām man tā sajūta, ka man Rīga pieder. Bet tā ir visa Rīga. Tā ir mana. Tā ir mana pilsēta un tāpat tās arī izbraucot laukos vai jūrmalā, es jūtos ārkārtīgi labi, jo tā ir mana jūrmala un tas ir mans mešs, un tas ir tas, ka viņš kādam tur citam īpašumā, tā personīgi īpašumā, tas man sevišķi neuztrauc. Bet tas ir tāds vairāk tāds abstrakts iedziens. Tā kā es biju uz Latviju vairākas reizes un es ļoti priecājos, ka es biju redzējis Rīgu. Jā. Un satikusi radus un sapazinusies. Bet interesantā kārtā es nekad neesmu tā nopietni domājusi dzīvot Latvijā. Es nezinu, varbūt es esmu daudz iesakņojusies šeit. Es jau biju apprecējusies.
Man vecākā meita piedzima 90. jaunākā 92. gadā, tā kā tieši ap to laiku, ka Latvija bija brīva. Un es nebūtu īsti gribējusi ar tik jauniem bērniem. Man nebija tas dedzīgums braukt tur ar visu to, kad es jūtu, kad es biju 100% latvieti. Un es jūtu, ka tā bija mana zeme, bet es šeit biju uzaugusi. Es biju iesakņojusies šeit. Daži cilvēki iesakņojās varbūt vairāk kā citi. Un citi māk aiziet un iesākt no gala kaut kur. Es teiktu, ka manai paudzei nav mājas. Vismaz man nav. Un daudziem mana gada gājumā, man liekas, tie man nav īstas mājas. Mēs nekur nepiedarām. Ja mēs kaut kur, mēs piedarām Latvijai, bet mēs faktiski nekur nepiedarām. Es nekad neteiktu, ka Anglija mans mājas. Man vienīgā māja ir bijusi šeit. Esmu tikai vienā mājā dzīvojusi šeit. Man ir bērns mājas priekšā, bet es zinu, ka tās nav īstās mājas. Man ir tāda, es teiktu, dīvainas domas, ja es atceros runāju ar dažiem labiem draugiem, kas tā uztraucās, ka viņi nevarēja saprast, kas viņi tādi ir. Viņi latvieši īsti nav, jo Latvija nav. Tas skatāmies atpakaļ varbūt 20, 30 gadus, ka viņi Anglija īsti nav. Viņi varbūt vēl aizbrauc un dzīvo Vācijā, un tur sāk vāciski runāties, un iemīlās un dzīvo Vācijā, bet īsti vācieši arī nav. Un dažiem cilvēkiem tas rod baigas psiholoģiskas problēmas, ka viņi tiešām nejūtās mājās nekur. Man tas nekad tā īsti nav bijis, un tas varbūt nāk no man vecā tēva, ka viņš bija Rīgā, viņš jutās mājās, ka viņš bija Kamčatkā, viņš jutās mājās, tāpat Šanghajā vai Hongkongā vai Vladivostokā. Un kad es esmu Londonā, un es esmu, kā vai teikt, tiešām strādājis pie augstklasīgākiem angļiem, un kopā viņiem esmu ēdis un kā viņi spēlējies vai medībās šāls pazāns. Un es jūtos ļoti labi. Es aizbraucu uz Rīgu, man patīkās uz Babīti Cezariet līdāks ķert ar večiem tur, iedzeram konjaku glāzi 5 no rīta uz ezeru. Es jūtos ļoti labi, kas man patīkās. Un man tāda psiholoģiska problēma nav. Man abas vietas ir mīļas, man abas patīkās. Un kad es esmu vienā, es nedomāju, kad es tikšu atpakaļ uz otru. Bieži tā, kad es esmu Anglijā, es domāju, es to un to Latvijā gribētu redzēt.